Varakļānos. Interesantākā Vidzemes novada vieta, kas man asociējās drīzāk ar Latgali. Man no bērnības ir palikuši 5 asociācijas, 2 asociācijas ar latgaļu valodu. Viena Vorokļani pīci, un otra, ka man bija šāka nometne Ludzas Ciblā. Puteles nodevi! Un tāpēc es tā brīnos, kāpēc šī vieta Vorokļani pīci ir Vidzemē, bet tomēr tā tas ir. Lai gan mans uzskats, ka vislabākais bija nejaukt šos novadus un rajonus, kas bija padomu laikā, gan arī atgriezās tiem pašiem rajona pusēm. Redziet, kāda kārtējā viskaistākā mūsu Latvijas vieta, kurā mēs dzīvojam, pati skaistākā pasaules valsts Latvija. Un šī šodien pēdējā vieta, kur mēs esam atbraukuši, dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem tikties. Man dodot iespēju pamodināt tautu. Šodien jau mēs bijām Tīnožos no rīta dienas pusē. Pēc tam mēs aizbraucām uz Lēdmani, aizbraucām Šķeipiem, dēls pasēdēja lielā krēslā. Iebraucām arī Taurupē, Ērgļos, pie savu vienu objektiem, kas bija Ērgļu ugunsdzēsēju depo senos laikos. Tagad jau māja tur stāv tādā vietā. Vēl biju Jumurdā, apskatījos, kā mūsu attīstības projekts, kaut kāds jau senais no gadsimta sākuma stāvēja. Tad jau bijām iebraukuši Madonā, un tagad esam pēdējā punktā Varakļānos. Un tā mana misija ir, kāpēc es braucu apkārt, pamodināt tautu. Lai tautu. Un it kā es no katras vietas, to saku vienu to pašu, es domāju, ka daudz ir burkšķi, cik var to vienu to pašu, tur malu. Otra lieta ir nevienmēr skatās vien tie paši cilvēki manas laivus. Otra lieta tomēr atkārtošana zināšana māte. Un ja mēs gribam kaut kādas pārmaiņas, nevis laiku burkšķiet, ka mūs tie tautas priekšstāvi baigi nelieši, viņi plēšās pie silas un tā tālāk. Bet tad mums ir jāmaina sistēma. Ja? Nevis kā tagad, lielākoties mēs esam daudz gadus mainījuši personālijas krēslos, nomainījuši tur to Pēteri pret Jāni pret Ieviņu, un konstatējuši, ka nekas labāks nepaliek. Un valsts iet tikai uz, pazušanu. Un vēl ir gana daudz, parasti gandrīz katrās vēlēšanās 50% nepiedalās. Un faktiski šie 50% nodrošina to, ka paliek valstiskās partijas. Jo tāds mazs kuriozs. Arī atnāks 10% uz vēlēšanām un nobalsos par šīm valstiskām partijām, vēlēšanas būs notikušas. Tāpēc iedzīvotāji labāk tie, kas ir savā ziņā izteikuši protestu pret mūsu vēlēšanu sistēmu, izteikuši protestu pret to, kas notiekās mūsu valstī, tomēr aiziet 3. oktobrī nobalsot. Uzņemties to kā pienākumu pret savu valsti, pret savu dzimteni, pret savu tautu. Aiziet un nobalsot. Un nobalsot nevis atkal par valstiskām personām un tā tālāk, ja, bet par sistēmas maiņu. Par tiem politiskiem spēkiem, par tiem tautas priekšstāviem nākošajiem, kur apņemās mainīt sistēmu. Jo bez sistēmas mājas ar kāds tur stāst soli, es to došu, un kā mēs esam to redzējuši, neviens to solījums neizpild, sistēma nepieļauj to, ka viņš kāds izpildīs solījumu. Šī sistēma ir tikai priekš naudas varas. Lai šo tautu apmānītu, un naudas var iegūt miljardu vismaz no mūsu valsts ienākumos ik gadu. Un mēs ar savu to balsojumu Saeimas vēlēšanās aizejot nobalsojot par tām valstiskām partijām, faktiski akceptējam to. Akceptējam valsts izzušanu. Akceptējam grimšanu miljardu parādos, tautas izmiršanu. Un, ja mēs 3. oktobrī atkal izdarīsim visu to, lai atkal krēslos nomainīsim personas, atnāks Jānis vietā Pēterīts, bet sistēma nemainīsies, mūsu valsts pazudīs. Mūsu tauta pazudīs. Tas jau ir skaidrs, to pat raksta mūsu naudas kontrolētāji plašsaziņas mēdījis. Tāpēc darām visu, lai oktobrī 3. mainīt sistēmu 3 punktos, atkal atkārtošos. 3 punktos. Izpildu vara, motivēta, Latvijas tautas labklājībā un profesionāli. Nevis ar politisku atbildību, bet ar kriminālu atbildību. Nākamais punkts.
43 tautas priekšstāvi no katra novada. Patiesi tautas priekšstāvi, nevis kaut kādi tur politisko partiešu marionešu lēlos, precīzāk pat ne politisko partiju, bet ļauteļu, kas ir noslēpušies aiz politiskām partijām, marionešu lēlos. Un trešais pamatakmens mūsu gaišajā labklājības nākotnē ir, kādam ir vienam jābūt atbildīgam par to, kas notiekās valstī. Vienam ir jāsako līdz, kas notiekās. Jābrauk apkārt, jāiedziļinās, jāsako, kas ir notiekās. Un tam jābūt nevis izpildvaras pārstāvim, kas visu laiku ir darbā, bet kāds no malas nāk un skatās. Tā kā uzņēmumā padomas priekšsēdētāji, kas stāv valstī, prezidents, kurš ikdienā kontrolē un skatās, kā strādā izpildvara. Viņi strādā tautas interesēs un apbraukā, tiekās ar iedzīvotājiem, lai justu, kas notiekās Latvijā. Ja tu esi izpildvaras pārstāvs, tev daudz darba, tu nevari apbraukāt katru iedzīvotāju, tev ir jādara darbs. Tāpēc ir šī tautas vēlēta prezidenta institūcija, kurš rūpējās, lai tā mērķi, ko izpildu varēja jārealizē, tiktu sasniegt. Ja. Tāpēc darām visu, lai 3. oktobrī mēs būtu vienoti stipri un dabūtu šo 51 deputātu. Jo faktiski, demokrātija vairāk un var. Un ja kāds tur saka, es aiziešu uz Saeimā, es tur iedošu, es to izdarīšu, es tur kaut ko vēl zinu, ko sadarīšu, neko tu nesadarīsi. Tev jāvēl vienais vēl 51 tautas priekšstāvu. Un paši padomājiet ikdienas situāciju. Jums jāzina 51 savus radinieks, paziņu, draugs un tā tālāk. Iedomājieties, ka jūs mēģināsiet sarunāt 51 cilvēku, lai viņi kaut ko palīdz, vienu kopīgu darbu palīdz. Es domāju, 51 cilvēku jūs neatradīsiet. Bet Saeimā vēl maza niansi. Saeimā tev jāsarunā konkurentu, kuram nav nekādas motivācijas tev palīdzēt. Un ja tu izdarīsi kaut ko labu tautai, tevi ievēlēs, viņu neievēlēs, tāpēc viņš drīzāk labāk nepalīdzēs tev. Apjēdzies šo demokrātijas farsu. Tas ir māns, apmāns krāpšanā. Faktiski tikai tāpēc, lai nodrošinātu naudas varu, kas var realizēt savas globālās intereses, savas merkantīlās intereses. Big Pharma varētu pelnīt, ieroču ražotāji varētu pelnīt, banku procenti varētu pelnīt. Ja? Tāpēc aicinu, esam vienoti stipri 3. oktobrī. Atbalstam. Atbalstam tie, kas ir par sistēmas maiņu. Es esmu izrunājis ar saskaņas centru. Viņi visi ir par sistēmas maiņu. Visi ir par sistēmas maiņu. Tāpēc darām visu to, lai 3. oktobrī mēs gūtu gaišu labklājības nākotni, izmainīt sistēmu un dzīvot daudzreiz labāk, kā šodien, un nevis mūsu tauta izmirs. Tautsēmniecība saruks, bet būsim tā kā Ulmaņu laikā, 4. labākā tautsēmniecība, attīstītākā tautsēmniecība Eiropā. Vai tā kā Padomju Savienības labā, Latvija bija viena no attīstītākām Padomju Savienības valstīm. Paldies par uzmanību. Vēl viens skats skaists uz mūsu skaisto Latviju. Nav skaistāks valsts pasaulē. Nav gaišāks tautas pasaulē. Nav Dieva izredzētāks augsts pasaulē kā mūsu baltu tautas. Un atcerieties, mūsu baltu tautas. Tas nav tikai latviešu lietuvieši. Probaltu tautas, arī tās tautas, ko mēs saucam par krieviem, pa ukraiņiem. Kādreiz bija baltiem matiem, zilām macīm, gaišu ādas krās. Viņi tie paši balti, tikai gads gadiem mainījušies. Un tā ir lielākā nelietība, kas notiekās Ukrainā, kad divas baltu tautas apkauj un nelieši naudas var ar mūsu atbalstu apzog, pelna miljardus uz to. Paldies par uzmanību. Tiekamies 3. oktobrī, darām visu, lai dabūtu 51 deputātu. Mums ticam, mums izdosies.